Man reizēm jautā, ja tu spēlē klavieres, tu vari nospēlēt jebkuru skaņdarbu. Vai tā ir patiesība? Patiesība ir tāda, ka katrs skaņdarbs ir pilnīgi savādāks. Tas, ka tu pazīsti visas 7 notis, zini, kur viņas atrodas, pazīsti notis, zini, kur atrodas nošu rakstā, zini, kur tas atrodas klaviatūrā, vari nospēlēt domām par ritmu, pārzini ritmu, bet neesi regulāri praktizējis lapas lasīšanu, paņemot jebkuru grāmatu un spēlējot jebkuru dziesmu pēc kārtas, ievērojot tās dziesmas raksturu, nokrāsu un komponistu norādes, tad, diemžēl, diezgan grūti būs jebkuru jaunu skaņdarbu iemācīties nospēlēt. Tas ir nepieciešams praktizēt. Lai to vieglāk būtu izdarīt, ko mēs mūzikas skolā saucam par lapas lasīšanu, ja tu, piemēram, mācies 3. klasē, vai tev nepieciešams izvēlēties tādu nošu grāmatu vai skaņdarbus, kas atbilst 1. vai 2. klasē, un visu grāmatu mēģināt nolasīt no lapas. Piemēram, katru dienu pa 5 vai 2 skaņdarbiem, un tā tu praktizēsi, un katru dienu tev paliks vieglāk un vieglāk, un tad pēc gada vai pat ātrāk tu varēsi 3. klases savam līmenim atbilstoši skaņdarbus ļoti ātri, viegli nolasīt no lapas, un tā tam nebūs vairs problēma. Tātad secinājums ir tam, ka mūzika, klavierspēle, jebkura instrumenta spēle ir tāds radošs process, kas tev iedarbina prātu uz maksimāliem 1000%, tev nepieciešams koncentrēties, vienlaicīgi pieslēgt visas iespējamās funkcijas, kādas tev ir, un tad trenēties, daudz un daudz mācīties trenēties, un ar laiku tu redzēsi pirmos rezultātus un būsi pats priecīgs, cik tev ātri un viegli sanāk iemācīties skaņdarbu, par kuru tu esi sapņojis iemācīties.